Pārsvarā jau izmantojam elektrību, bet bez šitiem senču darburīkiem arī tomēr neiztiek. Tā ir arī reāla lieta, ko izmantoju. Un jaunajai maiņai jau var kāds instruments tiek dots rokā? Dēvēn, ar ko tu proti strādāt? Skrūvītus proti ieskrūvēt, izskrūvēt. Nu, to jau vajadzēs arī nodemonstrēs, kā tā sanāk. Bet kas deva to ticību? Nu, sākumā, ka viss aizies, viss notiks. Sāk kaut ko no nulles. Vienkārši apziņa, ka tev ir kaut kas jādara, ka kaut kas ir jāiemācās darīt savām rokām. Nu, laukos savādāk tas nav iekārtots, jo tu pats kaut ko nedari un neradi, tad laukos ir ļoti grūti mūsdienās kaut kur aizķerties un kaut kā sevi pierādīt vai naudu nopelnīt. Tas bija lielākajā motivācija pašam sāk kaut ko darīt. Bet cik nav Latvijā tagad gadījuma, ka nu arī ir jaunas ieceres un lielas cerības uz nākotni, kas tik tur nebūs. Un tas viss izšķeb. Ko jūs varētu ieteikt cilvēkiem, kas grib sākt kaut ko no nulles? Neklausīties nevienā, klausīties tikai to, ko viņi paši ir izdomājuši, un tieši uz to arī iet, jo situāciju apkārt sev mēs varam ietekmēt minimāli, globālu situāciju vispār nekomentēšu, to mēs nevaram nekādīgi. Mēs varam tikai reaģēt, bet ietekmēt mēs viņu nevaram, tāpēc ir vienkārši jārīkojas un jādara, un nav cita varianta, jo citas iespējas var nebūt, ja ideja ir, tad viņai jādod dzīvot. Man jau sviedrus izsita. Reti gadās redzēt, ka pirts krāsni apkurē izmanto. Praktiski nekur neizmanto, bet pie manis ne tas viens notiek. Jāizmanto viss, kas ir pie rokas, te tā arī viss tiek darīts. Neko īpaši jaunu nemeklēju, ja kaut kas nodara, tad to arī laiž apritē. Dēls, paņem šitās skeidiņas kaut kur tu grozu ieslauku iekšā viņas. Pa ziemu jau kaut ko minimāli mēs te daramies tā epizodiski. Jo te ir amatniecība, te nav galdniecība, te ir cits darba stils, teiksim. Nu, kā te pa ziemu var izdzīvot? Nu, ir kaut kāda cita pamatnodarbošanās vēl paralēli, tā kā, nu, šobrīd amatniecība nav vienīgais, ko daru, teiksim. Man ar taisnstūru veidu objektiem patīk strādāt, kaut ko no regulārām formām taisīt. No apaļkoka taisīt, tur ir jābūt jau citam līmenim. Bet līmeni jau vienmēr var celt. Nu, to mēs lēnām ceļam latiņu, jā, pamazām salīdzinoši, kā agrāk bija kaut kāda jau pieredzīta un iemaņas tagad ir pa šiem gadiem nākušas klāt. Cik amati tika izmēģināti pirms senčos nokļuvāt un sākt? Nu, kad ir 5 vai 6, pat es domāju, dažādas profesijas tika pamēģinātas. Kādas? Celtniecība, datoru lietas. Arī kādās datoru lietas kokam noderēja? Starp citu, jā, tas bija tāds pirmais, teiksim, atspējas kaut ko sākt darīt nezināmā sfērā caur datoru, jo nebija ne pieredzes ne par kokiem, ne par materiāliem, ne par tehnoloģijām, kādas tiek izmantotas iekārtām. Un tad caur datoru pamazām tā simbioze, tā atgriezniskā saite tika sasniegta. Jo tagad jau kaut kā tas koks bišķi draudzīgāks ir nekā pirmsākumos. Kā ir tas tagad? Koks jau ir saprasts? Dažas koku šķirnes, ar kurām ir vairāk strādāts, jā. Bet, ja tu pamēģini jaunu koku šķirni apstrādāt un mēģināt no viņas kaut ko uztaisīt tādu, ko esi darījis ar citām, bieži vien nekas nesanāk, jo katram kokam ir sava pieeja, apstrāde. Citi arī līmi tā neuzsūs, pie līmēšanas ir nianses, tā kā katrs koks tas ir jauns izaicinājums. Par cik es strādāju ar pārsvarā ar cēlkokiem un dažādu šķirņu tiem kokiem, tad tas izaicinājums katru reizi ir, no jauna. Nav tā, ka viss tiek no priedes, 5 kilometri no priedes tiek dragāti. Es kaut kā mēģinu miksēt, lai arī pašam būtu interesanti, vai nav rutīna, vai nav kaut kas monotons vienkārši. Dažs labs apgalvo, ka kokam esot sava aura katram. Jūs ticat tam?
Par visiem kokiem nevaru teikt, bet par ozolu viennozīmīgi to var pateikt, ka ozolam ir kaut kas specifisks. Tika uztaisīta ozola gulta un, teiksim, kamēr tā gulta mani nepieņēma, teiksim, 2 nedēļas pagāja, ka tu tajā gultā griezies kā vilciņš. Kad jau tu ar to koku saproties, tad ir viss kārtībā. Bet ar ozolu, jā, tur ir īpašas attiecības. Jā, sameklē, kur ir šitas te metremērs mūsu duķi. Tu lasīji manas domas, Malacīs. Es vienkārši ar tevi kaut ko strādāju. Jā, malacītis. Nu, jūs pats esat pilsētas puika? Jā, es visu savu iepriekšējo dzīvi, var teikt, biju dzīvojis pilsētā un, teiksim, lauku specifika, lauku idile, lauku romantika, tas bija tāds, nu, no puikas gadiem tikai pieredze, bet tādi brieduma gadi tika nodzīvoti pilsētā, tāpēc šeit arī tāds diezgan liels izaicinājums bija saprast, kā tad ir laukos dzīvot. Tad izšķirāties pamatniecība? Jā, īsti nekādu citu perspektīvu es neredzēju, ko es varētu darīt. Nekādu zināšanu lauksaimniecībā vai pieredzes nebija. Vienīgais reālais, kas likās, ko varētu darīt, mēģināt kaut ko taisīt ar rokām. Metāls, tas man vispār neiespējamā misija likās, un tā arī jau šobrīd, bet koks likās tāds draudzīgs materiāls. Kaut kas no darbmācības stundām varbūt atsaucās. Bet kāds ir smīkņās, nu, kā ar dēlīšiem var izdzīvot? Nu, zināmā mērā, jā, ja tas varētu viņam arī piekrist, ja tu neesi savā āroda, teiksim, lielmeistars, vai tu arī to neštancē konvejera tipa produktus, kuriem ir acumirklīgs noiets, tad jā, tad ir grūti savu to iztiku nopelnīt. Bet par cik man bija primārais iemācīties kaut ko pašam darīt, tad naudas faktors un biznesa, teiksim, projekti te netika stādīti kā primārās lietas. Tāpēc pamazām pasūtījumi, teiksim, atrod mani, dažreiz es atrodu viņus, un tā mēs šeit arī darbojamies. Bet tās priekšzināšanas bija tādas, cik darbmācības stundā skolā tikai jāapgūst. Jā, tāpēc tas ceļš bija diezgan ilgs, un pašmācības un apdedzināšanās un kļūdu, teiksim, analīzes rezultātā tikai tika saprasts, ko tad īsti es varētu uztaisīt, kas būtu, teiksim, manas lietas, jo iepriekšējais pieredzes un izglītības šajā jomā nebija. Tagad, teiksim, jā, kaut kāds jau vārds ir nopelnīts, ko es uzsvēru, kad es to visu sāku darīt, no sākuma ir jānopelna savs vārds, un tikai tad tu vari kaut ko jau... Kā tās idejas nāk? Pirmsākumos ideju ģenerators, tas ir paskaties, kā citi dara, paskaties internetā kaut ko, mēģini kaut ko pielikt pēc savas saprašanas un pēc savas vīzijas. Un tad, kad jau esi pietiekami jau muskuļus uzaudzējis, tad jau sāc savas kaut kādas variācijas ģenerēt par tēmu. Kaut ko jaunu izgudrot mūsdienās ir jābūt ļoti lielam talantam, lai kaut ko unikālu. Tāpēc skaties to, kā dara citi, atmet lieko, kas tavuprāt ir lieks. Tas ir vismaz mana metode, kad es mēģinu minimālismā visu taisīt. Un savu rokrakstiņu liec iekšā un taisi augšā. Vēl kaut kur bija mazās karotītes? Es pēc tam arī meklēju. Jā. Tā, ir šitāda kafija no šitā te. Var cepumus cienāt? Cepumus arī. Jā, es tev vienu lietu gribu pateikt. No, pasaki. Viena kapsula uz 2 reizītēm atceries. Domā? Jā, es mammai visu laiku par 2 reizītēm taisīju. Labi, kā teiksi, šef? Sanāca. Malacis. Tu esi spečuks. Un tagad otra kapsula nebija sēni priekšā. Labi. Jums tādas lepnas, bet netipiskas mājas, šai pusē netipiskas. Kāds ir to stāsts? Stāsts diezgan smags. Mēs atrodamies sievas vecvectēva mājās, kuras viņš arī uzcēla. Tālāk vēsturē metusi skarbus šos te līkločus. Finālā tagad
šajās mājās saimniekoju es ar ģimeni. Un mēģinam kaut kā šo vietu pieradināt sev, priekš sevis. Atrast, teiksim, savu vietu šajā sētā. Kas notika mājas saimniekiem? 35. gadā, spriežot pēc visiem papīriem, šīs mājās tika sāktas būvēt. Līdz 40. gadam, es domāju, te Dunēja intensīvs darbs. Tad nāca pirmais deportācijas vilnis, kuru saimnieks vienkārši šito vietu pameta, atstāja. Pēc kara viņš te neatgriezās, māja tika nacionalizēta, tas bija jau kolhoza īpašums. Tā kā diezgan smaga tā vēsture šai vietai. Tos padomju gadus viņš dzīvoja tepat Latvijā? Viņš dzīvoja Rīgā, viņš strādāja Rīgā, bet pēc nostāstiem retu reizi viņš tomēr brauc uz šejieni paskatīties, kas šeit notiek, kas šeit pa gabalu, jā, savā mājā. Viņš pa gabalu no ceļa skatījās, vai tā māja vispār ir, vai viņa nav nodedzināta, vai kas te notiek vispār. Tā kā tādu saikni ar šo vietu viņš nekad nepārrāva. Nu, pēc tam nāca brīvvalsts laiki, 90. gadi, sievas vecāki no Rīgas taisīja tādu lēcienu atpakaļ no Rīgas uz šejienu, uz pašu Sēlijas tālāko galu, var teikt. Un mēģināja jau šeit ar saviem spēkiem un savām idejām vectēva, teiksim, sapņus kaut kā pacelt no zemes, pacelt no tā haosa un nekauterēšos no šī vārda vājprāta, kas šeit bija visus šos 50 gadus darījies. Nu, un tad mēs tā pamazām gadus 6 atpakaļ sākām šeit pirmos tādus nedrošos soļus spērt, mēģināt saprast, ko mēs šeit varam darīt lietas labā, ko šī vieta mums var pozitīvi iedot. Nu, tā lēnām laipojot, pamazām šī saikne rodas, bet tā, ka uz vietas viss notika un te varēja tā saimniekot ar plašu vērienu, tā nebija. Tad pirmais bija tie pulksteņi nāca? Jā, pats pirmais darbiņš. Tos mehānismus, tos tur viss no durienes? Tas ir viss ārpakalpojums no draudzīgās Ķīnas. No Ķīnas amatniekiem. Man nepatīk kopija tādi štancētie varianti, ka tu 100 vienādus taisi, tāpēc es mēģinu katru kaut kādu koku vismaz savādāk uztaisīt, lai pašam ir, vai nebūtu monotons kaut kāds konvejers. Nu, pēc tiem pulksteņiem spriežot, jūs esat tāds nacionāli patriotiski noskaņots. Pat ļoti. Tas nav komercijas dēļ tur Latvijā taisīta, tas tiešām tāpēc, ka es jūtos piederīgs tai vietai, kur es dzīvoju un tai valstī. To es arī ar saviem darbiem arī parādu netieši, savu kaut kādu iekšējo pasauli. Savu redzējumu. Jā. Nāk mazais sumpurnis arī. Nu, kas ir? Lačpurnis. Nāču lačpurni. Jā, apspunkurņi, sampurņi. Jā, visi sēž pie galda, tev neiedod neko, jā. Šitās ir metamās, jā? Šitās jādēlēnam bija ninzu periods, kad bija. Jā, tas arī aktuāla lieta jauniešiem. Zobeni ir, kur ir nunčakas. Jā, viss kā vajag. No nunčaki ar zobenām mūsu taisītie. To viņa māk arī darboties? No sitienu var uztaisīt. Viņa jau sēdētī māk varu parādīt. Parādu. Sēdi. O, malacite. Tu iedod viņu kādu graudiņu? Cilvēks apsēdās. Jā, viņa apsēdās, dēls, nemāni. Tad, kad sēdēja, tad vajadzēja iedot. Viņa tad nesaprata par ko. Vienalga, lai iekārtot darbnīcas, tur ir vajadzīgi instrumenti, darba galdi, kas tik vēl ne. Kā tas viss nāk, pamazām krājot, rakstot projektus vai kā? Jā, pamazām abas lietas, ko jūs minējāt, tieši tā arī bija. Bija kaut kādi iekrājumi un arī atbalsts un ticība tam, ka šeit varētu kaut kas sanākt, bija tas, ka, teiksim, lauku atbalstu dienesta institūcija apstiprināja projektu, ko es biju iesniedzis, kad varētu šeit kaut kādu saimniecisko darbību uzsākt. Tas bija tāds signāls tā kā no malas, kad
Ja viņi mums notic, kā tad, lai mēs nenoticam paši sev? Nu, tad ir jāsāk kaut kas darīt. Nu, projekts jau parasti sievas raksta. Jā, tā kā tur sievas arī nopelns, tas tāds kopējs mūsu darbs ir, bet redz, ka tas sanāca un tas rezultējās ar kaut kādu taustāmu jau procesu. Jums jau te daudz dēļ žūks tāpat. Jā, materiāli ir sagādāti, tā kā uz nākotni es esmu ar darbu, teiksim, nodrošināts. Sākotnēji, kad tu sāc kaut ko darīt svešā sfērā un tev nav nekā, tad tu esi spiests bez mazai no skaliņiem lipināt. Tāpēc tagad ir tāda rezerve uztaisīta, lai vairāk nekad neatgrieztos, teiksim, sākuma stadijā, kad nebija nekā un vajadzēja radīt no nulles, teiksim, kaut ko. Bet tas viss ir, sezonāls tā. Arī, jā, bet, arī visas šīs pandēmijas lietas ieviesu korekcijas tajā visā un arī tagad, kas notiek ārpasaulē, tāpēc cilvēkiem arī ir cits pieprasījums, cits domu gājiens un vairs viņi lieku naudu netērēs par kaut kādiem koka darinājumiem, jo ir daudz aktuālākas lietas, lai spētu vienkārši savu ģimeni nodrošināt ar iztiku. Tā kā drusku tā situācija ir mainījusies. Bet nav tā situācija, šķiet absurdi, ka pie jums brauc cilvēkus skatīties, kā jūs strādājat. Dažreiz šķiet, bet tad es pieķeru sevi pats pie tādas domas, kad agrāk es nepratu atšķirt, teiksim, ozolu no priedes un nezināju, kas ir vispār ēvele vai kaut kādi citi rokas instrumenti. Un man pašam būtu bijis tajā periodā interesanti paskatīties, kā no koka gabala var uztaisīt kaut ko derīgu vai kā minimums estētiski skaistu varbūt. Tāpēc tagad es viņus saprotu, ka tas ir interesanti pamainīt vidi un paskatīties no virtuves, kā tas produkts top. Uz vienkāršām lietām mēs neesam palikuši gudrāki. Jā, vienkārši tehnoloģijas ir pieslēgušās tagad klāt, kas mums to procesu, teiksim, atvieglo. Laika patēriņš ir kolosāls, kuru to var iekonomēt. Jau pagājušajā gadā jūs dabūjāt Augšdagavas novada gada amatnieka titulu. Tas ir uzliek kaut kādas pienākumus. Jā, tas bija tāds negaidīts, patīkams, teiksim, novērtējums no pašvaldības. Kaut kādā veidā viņi bija pamanījuši mani to, ko es daru. Acīm redzot, tas viņus neatstāja vienaldzīgi un piešķīra man šo. Tas bija tāds novērtējums varbūt tam manam ceļam, ko es šeit uzsāku un ar ko tas viss tā rezultēja. Es te paraudzījos tīmekļu dzelmē, tā teikt, un ko jums atrast, un es gribēju uzprasīt, vai tas Aivars Žurila, kas skrien maratonu, esat jūs? Līdz maratonam es vēl nebūšu atvēzējies. Pusmaratoni, teiksim, kādreiz bija, man tāda diezgan tuva distance. Maratonu to varētu uz 50 gadiem varbūt saņemties noskriet, bet tas ir liels izaicinājums. Bet jā, arī ar sportu kādreiz sanāca aktīvāk nodarboties. Tagad, kad ir lauki, tad sports tev ir pļaut zāli, lasīt zarus vai akmeņus vai kaut ko tādu darīt, un tādai ekskluzīvai, teiksim, laika pavadīšanai kā skriešanai vairs vienkārši nav ne spēka, ne laika. Jūsu dzīves moto ir, kā mākslas dzīvot laimīgi, ir spēja dzīvot tagadnē. Tas ir tik vienkārši izdarāms. Tas nav vienkārši izdarāms, bet tas ir jāsaprot, ka laika resursi ir tik, cik viņai ir, tāpēc viņš ir jārealizē tūlīt un tagad. Tas ir tā kā Japāņiem, tā kā samurajiem, kad ir svarīgs ceļš, pa kuru tu ej, nevis tas mērķis, kuru tu tiecies. Un tajā procesā arī tu izej cauri dažādām attīstības, teiksim, pakāpēm, kas arī tevi pilnveido. Un pat mērķis var nebūt svarīgs, bet tikai tas laiks, ko tu ieguldi un pavadi ceļā. Jūs piedalāties arī konveju organizēšanā uz Ukrainu. Kāpēc jums Pilskalnē tas svarīgi? Nav vienalga. Tas nevar būt vienalga. Tas, kas notiek 1000 kilometrus no mums, tas ir tiešām mūsu tūmā. Tas geogrāfiski ir skaidrs, ka tas notiek tepat. Tā kā tur vienkārši nav cita varianta, jebkuram cilvēkam
saprātīgi analizējošam situāciju, pieņemot lēmumus, ir jāsaprot, ka ir visiem līdzekļiem jādara un jāatbalsta Ukraiņi, un tas, ko viņi dara, tas ir viņi lej milzīgas asinis par to, lai mēs šeit mierīgi varam sēdēt un filmēt sižetus un taisīt visādas savas lietas un dzīvot savu mazo pasaulīti. Jo tā cīņa, ko viņi tagad izcīna, tas ir arī par mums. Viņi to visu dara. Diemžēl, vai mums par laimi. Jau daudz runā, ka mēs jau sākam pagurt, kad pierast. Tā, jūs turpināsiet organizēt tos konvojus? Iespēja robežās ir es kaut kur pieslēdzos, kad varu, bet es redzu, ka ir cilvēki, kas to dara ikdienā un dzīvo ar šo domu, ka šī uzvara ir vienkārši mūsu kopējā un tā ir jāizcīna, jo, ja mēs to neizcīnīsim, tad mūsu bērni iespējams var ciest un maksāt ļoti lielu cenu, ja mēs to noignorēsim un stāvēsim kā pasīvi novērotāji no malas. 20 metrus no šejienes ir grava un tur tilts tāds skaists. Tur ir Pilskalnes Siguldiņa. Dēls parādi. Būs zāle, būs nātris, būs ļoti daudz koki, ozoli, kļavas, liepas. Vai paņemt to te ietecējošo no kļavas vai no citiem kociņiem, to te ūdentiņu garšīgo. Sulu, ja? Jā, tečs pa to kokus tur staigāja. Bet tur augstums arī tāds diezgan labs. Pie tam ar to puļpānu vēl atpakaļ pa to koku ieti. Kas jums veido to piederības sajūtu savai zemē? Tas, ko es esmu redzējis savā dzīvē, vecāku audzināšana, savus, teiksim, vēsturiskos kaut kādus pētījumus, kaut kādas ekspedīcijas pa mūsu vietām. Kas tās pa ekspedīcijām? Braukājām pa cīņu vietām, pa vecajām pamestajām militārajām karabāzēm, skatījāmies, kas ir palicis pēc padomju armijas, kāds ir mantojums. Tagad jau tur, es domāju, nekā vairs nav, ir viss jau iztīrīts vai arī viss ir izkopts. Bet tad, kad vēl bija redzams šis nospiedums, tad bija pilnīgi skaidrs, kas te ir bijis. Un, tas, kas paliek pēc cilvēka, kurš dzīvo ne savā vidē, ne savā nejūtas kā saimnieks, tas ir šausmīgi. Un es pieļauju, ka tādu stāstu Latvijā ir vai dieniņ cik daudz. Viss, teiksim, tas ar gadiem, kas ir bijis, tas pamazām tevī noslāņojas un uztevis ar šo pamatu, uz kuras tu būvē savu mazo pasaulīti un, jūties piederīgs tai vietai, kurā tu to dari. Jo, citās zemēs, kad tu esi, tomēr tu esi kaut kur prom, un tas nekad nebūs tas, ka tu esi piederīgs šai vietai, ka tu esi mājās. Jūs izklausāties pēc tādu vīru kopas vilku dalībnieku? Nevaru nepiekrist. Jau studiju laikos vīru kopa auroja pa koju logiem Buļļu ielā. Tā kā, jā, šī dziesma, šis pasniegšanas veids, šī karavīru folklora, jā, tā mani uzrunā. Tad tu arī nelielā veidā tu vari pieskarties tam garam, kas bija tajos cilvēkos, kas šo zemi, šo valsti noturēja zem mūsu karoga. Pamēģini. Reku tev skrūvītes ir, cimdi tev ir. Aiziet reku šitajā te puļķē iekšā. Mēs šodien, protams, mākam to viņu piemiņu turēt godā. Vai tas atkal tāds? Tas ir karstais kartupelis, kas tiek viļāts nemitīgi. Forma varbūt nav īpaši pareiza vai piemērota, bet tas, kad jebkurš karavīrs, jebkurš cīnītājs ir pelnījis godu, kas nav bijis kara noziedznieks vai kaut kādas citādu zvērību pastrādātājs, tas ir neapšaubāmi un to nedrīkst noliegt, neaizmirst, ne no tā kaunēties, vienkārši par to ir jārunā skaidri, saprotami, ar faktiem, nelaipojot. Ja tā bija, tad tā bija, kāpēc tā bija un kas notika. Nevis visu laiku muļļāt šo tēmu un izlikties un slaucīt zem paklāja katru reizi, kad atnāk 16. marts vai vēl kāds atceres datums. Tā nedrīkst vienkārši rotaļāties ar to cilvēku piemiņu, kas
kas cīnījās vienkārši. Tas ir jāatrisina jau šajā paudzē, lai šis neturpina ievilkties arī maniem bērniem un viņu bērnu bērniem. Bet tur akmeņus jāmet ģimenes vai skolas dārziņā? Gan, varētu teikt gan, bet es jau teiktu, ka tas akmens vienkārši ir jāiemet katram savā dārziņā. Katram, kas šeit dzīvo, būtu pienākums runāt savā valodā. Ar savu valodu es saprotu šīs zemes valodu, kas ir tikai un vienīgi latviešu valoda. Kamēr notiek futbola spēlēšana un šīs tēmas muļļāšana, mēs tā arī muļļāsimies. Tik ilgi arī mēs šeit laiposim un baidīsimies nezinu no kā un kļūsim atkal par kaut kādām viegli ietekmēm un virzāmu, teiksim, tautu. Nedod Dievs, ja tas tā notiks. Es ceru, ka tas tā nenotiks. Un Eiropa mums sapratīs? Mazāk vai klausīties, ko Eiropa sapratīs vai nesapratīs, ir jāsāk beidzot domāt valstiski, un ja mēs to nepratīsim, tad Eiropai mēs būsim tikai bandinieks uz kaut kāda šaha lauciņa milzīgā. Bet es domāju, ka vajag skatīties uz mūsu brāļiem ziemeļos un brāļiem dienvidos, kur ir tomēr daudz ciešāk un skaidrāk runā par lietām, kas visiem ir pašsaprotamas, bet par kurām netiek pietiekoši skaidri pateikts un skaidra nostāja ieņemta. Ko trāpīja, skaists? Jā, bet viņš paišukā neiekrita. Nu, tur tu nenotēmēji. Nāc liec trofejas iekšā. Zeltens ar sarkano gatavs. Ja? Nu, mēģini vēl kādu. Tik man mēģina to kātu neatrot papieri. Vēl viens. Ir vēl kāds sarkans tur? Es vienkārši tev apsnesi. Lapse nebija? Uzmanīgi. Jā. Un ko jūs, tāds amatnieks Sēlijā, varat tādā visā, ko darīt? Caur saviem darbiem, caur savām tēmām es parādu, ka šī zeme ir viena un tā ir Latvija, un nekas te nedrīkst mainīties. Viņai tādai ir jābūt un jāattīstās. Caur saviem darbiem arī es to parādu. Ir kādi cilvēki, kam varbūt nolaižas rokas, skatoties uz to, kas notiek. Bet tā nedrīkst sevi noskaņot. Ir jāceļās un ir jādara. Ja tie cilvēki, kuri šo valsti ir pacēluši, būtu tādu attieksmi un domāšanu piekopuši, tad mēs šeit nesēdētu un karoks mums plīvotu pavisam cits mastā. Tāpēc tādas domas ir jāizskoš pašā sākumā.